Šis ir 5. Dainis Krēlis ir klāt. Čau, Daini. Labvakar, visi klausītāji, arī skatītāji mūsu šoreiz filmē, jo man ir brīnišķīgs viesis raidījumā uz riteņiem katru otrdienu, bet šoreiz ir Viesturs Celmiņš. Sveiki, Viestur. Sociāli antropologs, bet esmu dzirdējis arī, ka tu pats sev piesaki vēl ar īpašu interesi par pilsētu vidi, par pilsētām, par pilsētu attīstību. Tieši tā. Labvakar. Labvakar visiem. Uzaicināju Viesturu, jo Viesturs pavisam nesen vadīja tādu Rīgas vēsturiskā centra izpētes tādu darbnīcu. Varu ļoti īsi pateikt, kas tas bija pasākumu? Jā, tas bija Rīgas pilsētas attīstības departamenta iniciatīva par publiskās ārtelpas attīstību. Un viņi to pieteica kā sabiedrības informēšanu. Un es savukārt ierosināju to pārvērst par dialogu ar sabiedrību. Un tad mēs tikāmies 3 diskusijās. Kurās es arī biju 2 reizes. Bija ļoti interesanti tāda iespēja. Tā bija tā reize, kad arī lēma par Čaka ielas trotuāriem, ka tos nedrīkst samazināt vēsturiskā centra ietvaros un ne tikai, vai ne? Varētu teikt, ka mēs kā iedzīvotāji ierosinām tādu soli nespert, ja mēs negribam to Rīgas vēsturisko centru nožņaukt paši savām rokām. Jo tas ietver dzīves kvalitāti mūsu pašu pilsētā, mūsu pašu vidē. Un kā sociāla antropologs, dzīves kvalitāte ir noteikti tāds termins, ko jūs arī pētat. Un tieši attiecībā arī uz, faktiski mēs gribam vairāk no tevis saprast, kas tad ir sociāla antropologs pilsētvidē un kādi būtu varbūt tavas patīkamas dzīves vides kritēriji, vai kā vispār sāktu domāt par patīkamu dzīves vidi. Jā, Daini, tur bija kādi 5 vai 6 jautājumi vienlaicīgi. Es mēģināšu atbildēt vismaz daļu no tiem. Pirmkārtām, tā arī ir antropoloģiska pieeja, ka mēs sakam, ka pilsēta ir pirmkārtām iedzīvotājiem. Tas izklausās pašsaprotami, bet nevienmēr tā ir. Ja mēs skatāmies uz Čaka ielu, tad viņi principā neizskatās ne pieejami, ne staigājami iedzīvotājiem. Līdz ar to antropoloģiskā pieeja ir teikt, ka mūsdienās pilsēta ir perspektīva un pelnoša un saistoša un interesējoša kādam viesim vai vietējiem, ja viņi ir staigājami, ja viņi ir humāni, ja viņi ir cilvēciski, viņi ir mērogota. Un Čaka iela šajā gadījumā nav mērogota. Jūs varat paiet no Čaka ielas sākuma līdz beigām, tur nav nevienas ārā kafejnīcas izņemot tā, kas ir, ja es nemaldos, uz Dzirnevu ielas stūra, bet arī tur nav nekāda dievu dāvana. Ārā kafejnīcas priekš tevis būtu tāds indikators, ka dzīves vidē viņš ir intuitīvs, tā vienkārši intuitīvs sajūta. Ja tu ej pa Čaka ielu, tu pat nevar parunāt pa telefonu, tev ir jākliedz. Ja tas mašīnu troksnis ir tik liels, es šeit nerunāju par to, cik kāds būtu ieinteresēts pirkt īpašumu savas Čaka ielas vai atvērt kafejnīcu Čaka ielas, tu pat telefonā nevar parunāt. Lūk, šis bija viens no pieejamiem, kur mēs sakam, ja tā Rīgas vēsturiskais centrs būs perspektīvas nākotnē, un viņš būs saistošai pēc 10 gadiem, viņa pilsētai, tā skaitā vēsturiskam centram, būtu jākļūst staigājamākam, humānākam. Vai tu pats saproti, vai tu vari izskaidrot man, es līdz galam nesaprotu, ko tad īsti nozīmē tas UNESCO aizsargājamais status Rīgas vēsturiskam centram? Kas tad ir tie pa ierobežojumiem, ko drīkst darīt un ko nedrīkst pilsētvidē, ko mainīt? Vai, teiksim, var kardināli pateikt, ka visu telpu starp 2 mājām, abās ielas pusēs, mainām platums ietvēm, mainām platums autobrauktuvei, vai to mēs vispār drīkstam darīt ar UNESCO aizsardzības tātad šo zīmogu? Ja no tev ir 2 jautājumi vienlaicīgi. Viena lieta, ko UNESCO iesaka un viņi ko rekomendē, kas ir piešķirs mūsu šis unikālais vēsturiskās ainavas status. Un tas nozīmē gan apbūves blīvumu, gan celtņu augstumu, gan iekšpagalmu izmantošanu. Un tas ir tas, ko mēs respektējam, un bieži vien arī doma respektē to. Cita realitāte, kā mēs zinām, ka gan 90. gados, gan arī tagad mēs bieži vien tā teikt, izdarām reverences par tām lietām un kaut kur grēkojam par šo statusu, bet tas ir viens no līdzekļiem, kas mums palīdz to vēsturisko pilsētas centru saglabāt humānāku, pieejamāku, un galvenais tas, ko tu teici sākumā, ir runa par dzīves kvalitāti. Ja pilsētas centrs zaudē iedzīvotājus, tad tas ir beigu sākums. Un to ir piedzīvojuši pilsētas Amerikā, to ir piedzīvojušas pilsētas Eiropā. Mums ir iespēja to kļūdu mazināt. Mēs jau tagad zaudējam tūkstošiem cilvēku vēsturiskajā centrā. Un atšķirībā no citām Baltijas pilsētām mums ir ļoti izteikts vēsturiskais centrs. Mums principā pilsētā ir viens centrs, nevis vairāki. Līdz ar to, ja viņš sāk izmirt,
un ja viņi aizpild komerciāls telpas un turisma infrastruktūra, tā pilsēta ir neilgtspējīga, un tu nekavējoši to jūti arī uzņēmējdarbībā. Tas, ko gribu teikt, vajadzīgi iedzīvotāji, kas dzīvo centrā. Kā lai pasaka, tas nav tā, ka es to saku. Nav neviens pētnieks. To rekomendēja UNESCO, ja es pareizi saprotu. To rekomendēja kurš cilvēks, kuram galvas pleciem. Skaidra lieta. Jā, Turpinot tālāk sarunu, kāds tavuprāt ir Rīgas potenciāls? Tu saki, plašākā mērā arī vispār būs pasaules globālās kartes. Man interesē, vai tu redzi Rīgu kā ziemeļu metropolu, ko, teiksim, vietējie politiķi pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām uzsver. Mēs redzam Rīgu kā ziemeļu Eiropas metropolu, bet realitāte tāda, ka... Es domāju, ka viņi kā pasaka, Rīga ir tāds potenciāls, ko grūti pilnīgi iztērēt sīknaudā. Tā ir fantastiska pilsēta. Viņa vēsturiski veidojusies ar 19. gadsimta Dārzu pilsētu un vēsturisko centru, kas ir tiešām 800 gadu vērts un arhitektoniski un pilsētu plānošanas viedokļi. Bet tas, ko mēs esam izdarījuši pēdējos 25 gadu laikā, ir bijis šokējoši slikti. Tieši tas, ka mēs neesam papūlējušies un pacentušies padarīt vēsturisko centru un tuvākās apkaimes saistoši, teiksim, ģimenēm ar bērniem. Tagad tu visu mālē diezgan tādās drūmās krāsās. Varbūt tu vari pastāstīt labos piemērus no Rīgas. Es sāku no otras puses. Ja man būtu jāsāk tā kā pa īstam teikt, kā es domāju, tad man liekas galīgi ziepēs, bet es sāku no otras puses, ka man liekas ir mūsu milzīgs potenciāls. Viņa ir skaista, fantastisks pilsēta, bet ja tev zūd pa 60% iedzīvotāju skaits vecrīgā, tad vienkārši mans pienākums kā pētniekam ir pateikt godīgi. Kaut kas nav kārtībā. Diagnoze ir pilnīgi skaidra. Šeit cilvēki vācās projām, un šajā istabā arī ir maz, kas īstenībā grib un vēlās palikt dzīvot centrā. Ceļš, ka pienāk laiks ar ģimenē, ar mājasainicību ar bērniem, cilvēki startē tikai vienā virzienā. Un that's bad news. Atvainojos par skaidru latviešu valodu. Šodien, ja nemaldos, vai vakar redzēju Google tādu pētījumu par vidas izmaiņām, un arī Rīga bija, kādā ziņu portālā bija nopublicēts, un Rīgas karte bija 3 gadu laikā foto sali, un ļoti strauji izplatušās bija visas tādi piepilsētas mazie ciemi. Jā, un es neesmu pazaudējis to jūsu jautājumu. Rīga ir milzīgs potenciāls, bet tā situācija ir tāda, ja tu zaudē to iedzīvotāju, kas dzīvo centrā, tu zaudē nodokļus. Tu vienkārši zaudē naudiņu, kā to uzturēt. Trotuārus, gaismas, drošību, parkus, zaļumus, ūdeņus, vispārējo. Tas mazāk nepaliek. Līdz ar to tev paliek arvien mazāk cilvēku un izmaksas saglabājās. Vienkārši tu pēc kāda laika tās zaudē to, kas potenciāls ir. Bet to sakot, man liekas, Rīgas centrs ir fantastisks. Viņš ir daudz magnetiskāks nekā Tallina vai Viļņa. Mēs to visi zinām, un to zina arī Rietumēropā. Ja vienai lielai kompanijai jāatver headquarteri vai tā kā centrāla mītne, viņa atveras viņu Rīgā. Bet es gribu teikt, ka mums vairs nav ilgi. Tā teikt, šis mūsu Tallina sēž kāpjas papēžiem, tāpat arī Viļņa īsumā. Lecam gan. Daini, esam atpakaļ uz riteņiem. Stop. Es tev gribu vaicāt, kā ir tagad slidens laiks ārā. Daudz brauc ar automobīļiem, iekļūst dažādās problēmās. Es ik pa brīdim pamanu pilsētā joprojām riteņbraucējs, par ko es katru reizi priecājos un uzreiz iedomājos par tevi. Pārāk bieži tev laikam man jāiedomājas. Kā ir pareizi bremzēt? Tev noteikti ir informācija šādos laikapstākļos. Mans novērojums lauka apstākļos ideāls ideāla laikapstākļi riteņbraukšanai ir slidens, nedaudz taisnība. Bet, ja jūs nebremzējat strauji priekšējām bremzēm, priekšējā riteni īpaši līkumā, tad lēnām, mierīgi lavierējot, tā braucot prātīgi, jūs droši varat visur aizbraukt. Un, ja tiešām ir tāds pilnīgi melnais vai baltais ledus visas ielas platumā, drīkst arī nokāpt un pastumt nedaudz, jo pašreiz sniegs nav daudz, arī vējš nav, mazi mīnus. Es teiktu, ideāli laikapstākļi nav slapjš vairs, viss piesēls. Riteņbraukšana viesturam mūsu ciemiņam dažādās pilsētās noteikti sanākusi, jo tu esi dzīvojis dažādās vietās. Vari pastāstīt, kur tavas pilsētas, kuras tu izjūti kā savas? Jo es pieņemu, katrā, kur tu dzīvo, jo ilgāk par noteiktu laiku sajūties, ka tā ir tava pilsēta arī. Jā, un visur, kur es esmu dzīvojis, esmu braukājis ar velosipēdu. Līdz 5. gadam, kamēr es dzīvoju Rīgā, kad vispār likās, ka valstī velosipēds neeksistē, nekādiem velosipēdiem vispār nevarēja būt runa. Kad es dzīvoju 2 gadus Ņujorkā, tur es katru dienu braukāju ar velosipēdu. Tur bija diezgan arī gan jācīnās gan ar gājējiem, gan arī auto. Bet pēdējos gados esat ļoti mainījušies tur. Jā, visur īstenībā ir mainījies. Kaut kādā ziņā renesanse, ja velo infrastruktūrā visā pasaulē notikusies. Bet mēs esam, protams, vēl kādus pamatīgi iepakaļ uz Londonai vai Kembridžai, kas ir, teiksim, velosipēdu galvaspilsētas.
ja akurāt ne tā kā Kopenhāgena. Jā, viņi saprot ļoti liels līdzekļus ieguldus strauji velo infrastruktūras attīstībā, daudzas pilsētas pašreiz. Tikko es bija ziņās iekšā, kad Londonas mērs ir piešķīris 770 miljonus velo infrastruktūras attīstībā. Un tas, man liekas, tā ir tā tālredzīga lieta, par ko mēs runājam. Ne? Ja tu gribi, lai tā pilsēta kļūst humānāka, staigājamāka un patīkamāka, neaizsargātajām grupām, ko mēs saucam gājēji, velosipēdisti, cilvēki ar kustību traucējumiem. Ja tev ir šie cilvēki aizsargāti, visi beigās ir ieguvēji. Pilnīgi visi arī no valsts. Arī šoferīši, jo mēs visi gala beigās pilsētā staigājam. Jā, kaut kādā brīdī noteikti, mēs visi staigājam. Un ja viņi ir humāni, ja viņi ir pieejami, viņi ir mēreni un tā teikt mierīgi pilsētā, mēs visi jūtamies, un tas, ko mēs sakam, atbrauc turien, atbrauc, un tur cilvēki tā kā pacilāti un, nezinu, priecīgi. Jo staigāšana nozīmē arī aizbraukt ar riteni līdz vietai, nolikt riteni un tad aiziet vēl. Otram kārtām, ka tev nav nepārtraukti jāstās pa labi, pa kreisi, tev vienkārši kāds neuzbrauks virsū. Un tas maina to kopēju atmosfēru pilsētā, un tas nozīmē to, ka cilvēki labprāt pavada laiku uz ielām, viņi nopērk savu kafiju, uzņēmēji iegūst no tā, un mēs vispār veidojam to civilizēto pilsētvidi, kas ir trešā telpa. Te ir mājas, ir darbiņš, un trešā telpa ir pilsētas publiskā ārtelpa. Parks vai skvērs vai trotuārs vai iela, un tas ir tas, ko jebkura sevi cienoša pilsēta un perspektīva pilsēta cenšas paturēt. Un kur ir tava mīļākā pilsēta, ja tā ir jautāt, kurā es dzīvoju, kurā ir visi šie trīs elementi, tavuprāt, visharmoniskāk saistīti? Harmoniskāk, es nezinu, es domāju, katram vecumam ir savs iespējas. Man bija pār 20 dzīvo Ņujorkā, tā nebūtu nav mierīga pilsēta. Viņi tev kā reiz tā teikt... Cik dzirdēju, nekad neguļot. Pamatīgi rauj jumtu nost, un tajā kā ir ar Ņujorku? Es tev atļaušos pārtraukt divu variantu, vai tu mīli vai tu ienīsti to pilsētu, kā bija viestur ar tevi? Es zināju, ka es turien braukšu, un es tā teikt gāju, to ļoti mērķiecīgi, līdz ar to tas bija maz teikt, ka es viņas mīlēju, bija visu mūžu. Atdevies jau. Gaidījis jau. Tas bija brīnišķīgs laiks. Bet turpinot par Ņujorku? Viņa, kā pasaka, tev ir jāiemācās vispār dzīvot Ņujorkai. Tas nav tā kā, ka mēs salīdzinām, kādas ir priekšrocības vai trūkumi iepratīm Berlīnai vai Ņujorkai. Ņujorka ir pasaules galvaspilsēta, arī cilvēki no Berlīnas pārvācās uz Ņujorku, arī Berlīna priekš viņiem ir pa šauru. Ņujorka ir... Es gan esmu dzirdējis tieši otrādāk, no Ņujorkas pārvācās uz Berlīnu. Tas ir naudas dēļ, bet ja tu gribi kaut ko sasniegt un ja tu gribi pats izaicināt sevi vairāk akadēmiski vai profesionāli, vai biznesā, vai mākslā, vai kultūrā, tā ir vieta, kur tu esi pirmais čalis vai pirmā meitene ciemā, tur tu esi vienkārši tājas rindā. Un tas pats par sevi ir liela enerģija. Bet arī Ņujorka tagad arvien vairāk sapratus, ka publiskā ārtelpa ir top numur 1 tēma. Kā mēs padaram visiem to publisko ārtelpu pieejamu un patīk. Kāpēc tur var tādās vietās, citās valstīs var tik strauji attīstīt to infrastruktūru un strādāt pie tā, lai viņa pieaugtu skaitā, un pie mums notiek viss tik lēni, un arī saku, nevar jau nekas ātri notikt, visam jābūt lēni un dabīgi. Man ir droši vien, ka pēdējās sekundes rīt, bet vienīgā lieta, ko es gribu pateikt, tas viss un absolūti svarīgi slēpjas vienā vārdā - publiskā kultūra. Kā mēs izturamies pret svešiniekiem, kā mēs izturamies viens pret otru pilsētvidē, tas ir absolūti galvenais atslēga vārds. Un tā publiskā kultūra Amerikā ir daudz augstāka, tāpēc no runāšanas darīšanai notiek daudz ātrāk. Ja cilvēki ir iemācījušies sadarboties, nav tranšējas nepārtraukti. Ir atšķirības, bet cilvēki ir daudz tolerantāki un respektētāki. Tas, ko cilvēki saka, viņi pamana latviešos vai Latvijas iedzīvotājs tāds bēdīgs sejas un nodurts skatiens, un cilvēki nesaskatās gan arī uz ielas, un tas ir vai sociāla antropologa tavi novērojumi. Nē, man liekas, tas zin kā no Norvēģija arī neviens otru neskatās, bet tu vari panākt lietas no runāšanas darīšanai ir mazāks attālums. Latvijā šī tranšēja lieta ir ārkārtīgi sāpīga, un tāpēc mēs netiekam uz priekšu šai pilsētvidē. Un tas galvenais jautājums ir, man liekas, pilnīgi absolūti vienīgā atbilde uz to, kā mēs iegūstam labāku transportu, labākus velo infrastruktūru vai labākus parkus, drošākas ielas, ja mēs stiprinam šos saucamos publiskos tikumus. Kas notiekās ar mums, kā sabiedrība, ar grupām, kad mēs nonākam pilsētvidē? Mēs ļaujam cilvēkam nokrist, ja viņš ir nokritis, mēs viņu palīdzam piecelties, mēs ļaujam, ka kāds, teiksim, brauc ar mašīnu virsū, tur, kur iet sieviete ar ratiņiem, vai mēs palīdzam cilvēkam iekāpt autobusā, ja viņš ir ar invalidu krēslā. Visi šie jautājumi ir tas veids, kā mēs nomēram to sabiedrības temperatūru. Un visbeidzot, kā mēs reaģējam uz lietām, uz ko attiecās uz visu sabiedrību, pieņemsim skanste. Kā mēs reaģējam uz šo notikumu? Vispār sabiedriskā līdzdalība. Tas ir tas mērījums. Jā, vai pieņemsim Rail Baltica, vai okupācijas muzejs, vai, nezinu, lidostas attīstība. Visi šie jautājumi, kā mēs viņiem, vai mēs viņus esam tā kā
pasīvi inerti pieņemam, mēs sakam, nē, mums ir katram ko teikt, tāpēc tas mums visiem un uz mūsu pilsētas nākotnē. Novērojumi ir maz ļoti aktīvi sabiedrībā. Un tas, ko es gribu pateikt, ka tie paši muskuļi, kas spēj mūs mobilizēt un savākties un izteikt viedokli par kaut kādu konkrētu jautājumu, ir tie paši muskuļi, kas palīdz mums atrisināt kaut kādu sāpju vai kaut kādu vajadzību. Un šis ir tas iemesls, manuprāt, kāpēc Ņujorkā mēs tiekam pie obspubliskās ārtelpas 3 gadu laikā, un Latvijā mums vajadzīgi 25 gadi. Mums pirms pāris nedēļām bija diezgan skarbas diskusijas šeit pie CLV ēterā, runājot par to pašu Čaka ielas joslu nesamazināšanu, kāpēc tas nebūtu vajadzīgs, vai arī maiņu virzienu satiksmi Brīvības ielā. Kā ir ar ārtelpu, un vai to izmainot mainīsies arī cilvēku paradumi? Tev kā sociāla antropologam tas noteikti ir izskaidrojamāks nekā mums ar Dainu Kreili šeit. Vai vispār var mērīt sociālās izmaiņas pēc infrastruktūras izmaiņām? Absolūti. Vienos vārtos, pilnībā. Kā tas ir? Kas ir metodoloģija? Tu samazini brauktos platumu, palielini gāja platumu, un automašīnas vienkārši tas ir tā kā 2+2. Viņas vienkārši samazina ātrumu 20 Bet ir Latvijas valsts standarti, kas vienkārši saka, šaurāk pa 3,5 metriem viena josla nedrīkst nemaz būt. Jā, bet standarti rakstīti pilnīgi citai sabiedrībai. Standarti rakstīti situācijā pilsētā, kur automašīnu skaits nebija tik liels. Viņi ir novecojuši. Automašīnu skaits pilsētā tikai un vienīgi pieaug. Un arī braukšanas ātrums nepārtraukti pieaug. Līdz ar to likumi atspoguļo sabiedrību, kur ir novecojusi. Tā kā, nezinu, tev leduskapī stāv piens, kuram derīguma termiņš beidzies. Tu zini, ko ar viņu darīt. Tu ņem jaunu, lai šito ārā. Tu pārskat viņu. Un es saku, tu to jau var vienkārši nomērīt tā kā pulsu. Tu pasties, kas notiekās citās valstīs. Tev neļauj braukt tā kā Rīgā braukt pa visām gāja ietvēm. Nezinu, tas ir pilnīgi loģika tagad. Tu uztaisi ietves staigājumākas, tev nekustamā īpašuma cenas nekavējuši kāpj augšā, cilvēki tur grib sākt dzīvot. Viņi sāk pērkt kafejnīcās savu kafiju un tur iekārtojas veikalu, un tev uzreiz ir nomniekiem viņiem patīk, kad viņiem ir liels īres un pilsētā nāk budžets klāt. Tas ir, es šeit nerunāju par kādu tur no aktīvas vai kādām lietām. Tas ir elementāri pilsētvides ekonomika, kas ir pārbaudīta lieta neskaitāmās pilsētās. Tātad, summējot mūsu sarunu, es saprotu, ka mūsu sabiedrībai noteikti jākļūst aktīvākai visos procesos, kas iesaistīti ar pilsētvidi. Tu to rekomendē noteikti? Zini kā, es negribu te nekādu pedagoģi nodarboties. Katrs, lai dara, kā viņš grib. Visu, ko es saku, ir, ka... Tas nāk pa labu? Kad man ir grūti iedomāties, kad tu vari kaut ko panākt, tu neko neprasi. Cilvēkiem bija jānovērtē tas, ka viņi maksā nodokļus un ka viņi dzīvo pilsētā, viņi uztur šo pilsētu un kāpēc, lai viņi nebūtu labāk un kvalitatīvāk. Ko tu ieteiktu, kā tu mēģinātu pamodināt tos cilvēkus, kuriem ir viena alga? Jo daļa no sabiedrības ir tāda, kuriem ir viena alga. Jā, kas ir jādara? Es nevienu neko nemodinu. Lai katrs pats mostās savā laikā. Visu, ko es gribu pateikt, ka lietas ir izdara kaut ko, viņi ir pa vēlu. Teiksim, ja mēs uztaisam 4 joslās Čaka ielu, dabūt atpakaļ viņus 3 vai 2, tas būs šausmīgi grūti. Un rezultāts būs tāds, ka kāds, kuram patreiz ir vienalga, viņš pamodīsies situācijā, ka viņam atverot draugus no ārvalstīm nebūs, kur viņus vairs aizvest. Vai viņam bērniem būs jāpavada skolā 45 vai 50 minūtes vienā virzienā, lai brauktu uz labu skolu, un pie ārsta vēl 40 minūtes, un uz vijolu vēl 50 minūtes. Un tu pasties, tu pavadi 3,5 stundas dzīvojot atvainojies mazā pilsētelē, priekš Eiropas mērogiem. Tu pavadi 3,5 stundas vienkārši nonākot no A uz B. Es saku, tā kā atvainojies, kurš ir ieguvējis šādā situācijā? Mūsu pilsēta nosmok pilnīgi diletantiskās pilsētu plānošanas dēļ. Skarbi vārdi. Jā, mums ir ko pētīt un par ko runāt vēl ilgi un daudz. Līdz ar to tiekamies nākamajā raidījumā uz riteņiem. Sarunāts, Daini, es nevaru sagaidīt nākamo otrdienu uz riteņiem. Paldies, milzīgs viestur, ka ieradies šokar šeit un paudis savu viedokli. Un vienmēr interesanti aprunāties ar profesionāļiem un cilvēkiem, kas var mainīt kaut ko un vēlas to darīt. Tu klausies 5 LV.